Katra pilsēta un tās iedzīvotāji ir pelnījuši labiekārtotu un sakoptu vidi tur, kur ikdienā mēdz uzturēties visbiežāk. Olainas novada pašvaldība sākot jau no 2015. gada ir uzsākuši iekārtot iekšpagalmus, kuriem steidzami bija nepieciešama rekonstrukcija. Tad, kad Olainas novada pašvaldība bija saudusi kārtībā ielas un ceļus, tad kārta pienāca daudz dzīvokļu namu iekšpagalmiem. Un tieši tāpēc pirmais solis bija līdzfinansējuma piešķiršana daudz dzīvokļu namu iekšpagalmu atjaunošanai, kas iekļāva gan ceļu braucamās daļas seguma atjaunošanu, gan gāju celiņu atjaunošanu, gan apgaismojumu, gan rotaļlaukumu ierīkošanai. Pirmkārt mums ļoti patika, ka mums remontē būs laba stāvvieta, arī nebūs problēmu izbraukt ar bērnu. Manuprāt, viss notiek ļoti ātri, nav tik skaļi, netraucē, arī bērniņš var mierīgi gulēt. Tā kā ātri un ceram, ka viss būs skaisti. Pirmskolas izglītības iestādes Dzērvenīte rotaļu laukumā tapušas interaktīvās nojumes, kuras pirmo reizi tika izmēģinātas Miķeļa dienas svinībās. Bērnu dienas kārtība paredz fiziskās aktivitātes, pastaigas, rotaļus un vērojumus katru dienu svaigā gaisā. Tādēļ nojumes ir daudzfunkcionālas, varēs izmantot visos gada laikos un apstākļos. Izdevās iestrādāt šīs visas idejas, kas būtu vajadzīgas bērniem, lai tās nodarbes būtu daudzveidīgas, un šajās nojumītēs ir iestrādāti paneļi ar ksilofonu, magnētisko tāfeli, piezīmju tāfeli, skaitļiem, ābece faktiski ir burti, veikals, automašīna, arī grīdas klājumā ir iestrādātas klasītes, un arī pie sienām ir vieta puķu podiem, ir dēstiem pavasarī. Vispār ļoti mūs apmierina. Arī lielākiem bērniem un skolēniem septembra mēnesis devis prieku un jaunas iespējas. Olainas pirmajā vidusskolā veikta pilnīga bibliotēkas rekonstrukcija. Iniciatīva nāca no skolas direktora Jāzepa Volāna, kurš visas savas ambīcijas pārvērš skolas pievienotajā vērtībā. Šai bibliotekai ir jau 50 gadi, tāpat kā skolai. Šajās telpās viņi ir kopš 1965. gada. Toreiz tā bija maza klases istabiņa, un es atceros, es esmu šīs skolas absolvents, tāpēc tas prieks par šo biblioteku ir divi tik liels. Jaunolainas sākumskolas sporta nama būvlaukumā notika svinīga laika kapsulas iemūrēšana ar vēstījumu nākamajām paudzēm, Olainas domas vēstis oktobra izdevumu, novada ģērboņa piespraudu un karodziņu, bērnu zīmējumu ar 2 sargeņģeļiem, kā arī Rērē grupa pārstāvis kapsulā ievietoja līmeņu rādi, kas kalpos kā simbols projekta stabilitātei. Tas bija sen lūlots sapnis Jaunolainai, un kopš mēs Olainas pilsētu apvienojāmies ar Olainas pagastu, bija mērķis arī tuvākajā vai tālākajā laikā šo sapni realizēt. Un šodien mēs esam tajā brīdī, kad mēs liekam šim sapnim pamatakmeni. Es ceru, ka to urnu nekad neviens nedabūs augšā, jo tas tikai liecina par to, ka tā māja stāvēs ilgi un kvalitatīvi. Bet ja pēc būtības mēs esam kaut kāds šīs dienas mūsu aktualitāte, tas ir Olainas novada avīze ielīga, tas ir mūsu vēstījums nākošām paudzēm, kur mēs aprakstam, kāda mēs esam, kāda mēs gribam būt, un varbūt pēc gadiem cilvēki tad varēs salīdzināt, vai mēs patiešām to, ko šodien gribējām, esam sasnieguši. Olainas pilsētā pie 2. vidusskolas stadiona ir izveidots suņu pastaigu laukums. Saimnieki ar saviem četrkājainajiem draugiem varēs pilnvērtīgāk izkustēties svaigā gaisā, neuztraucoties par suņu palaišanu brīvē bez pavadas. Tapa šī ideja, ka ir jāveido specializēts laukums ar nožogojumu, ar speciāliem segumiem, soliņiem un iekārtām, kur jau suņiem tad var mācīt kaut kādas speciālas lietas, kad viņi būtu paklausīgāki, sportiskāki, veiklāki. Laukums iekārtots iežogojot vairāk kā 600 kvadrātmetru teritoriju, kur aprīkot ar apgaismojumu, dažādiem labiekārtojumu elementiem kā tuneļiem, nogāzēm, platformām, šķēršļiem un lēkšanas riņķiem. Suņu saimnieku vērtībā izvietoti soliņi ar atzveltnēm, atkritumu urna un speciāla suņu ekskrementu urna. Liels prieks, ka vispār par suņiem domā un rūpējās, tāpēc, ka tomēr tie ir tuvākie cilvēki draugi, un par viņiem, ja ir kaut kas labs, viņiem arī jādara. Protams, ka provēsim izmantot, mēs gan drusiņ tālāk dzīvojam, bet atbraukt un patrenēt sunīti labprāt.
Būt aktīviem, uzmanīgiem un vienmēr kustībā. Tā noskaņu spēlējot badmintonu raksturo Olaines novada sportisti. Pilsētas sporta namā pirmo reizi notika badmintona turnīrs, ko organizēja Olaines sporta centrs un galda tenisa klubs A73. Mērķis popularizēt un attīstīt badmintona spēli. Gribu attīstīt Olaini vēl kā badmintonu. Tur ļoti interesants sporta veids. Vai jaunieši arī mēģināt šo sporta veidu ko spēlēt, jā. Varbūt viņi kļūst par Latvijas čempioniem un tā tālāk, jā. Olaines novada organizētajām krosa sacensībām Olaines apļa apritēja 5. jubilejas gads, kam nopietni gatavojās visi sportot gribētāji. Liela nozīme ir īpaši jauniešu motivēšanai. Olaines 1. vidusskolas sporta pedagogs Aivis Lataks stāsta, ka motivācijas netrūkst. Cenšos viņus motivēt tādā veidā, kā tautas sports, jo es laikam esmu no tiem pedagogiem, kurš nespiež kaut kādiem rezultātiem. Galvenais ir piedalīties, un es cenšos visiem skolēniem ieaudzināt to, ka vienalga kādas sacensības, galvenais ir piedalīties, un nav jau būtisks tas rezultāts, bet lai viņš atnāk uz to pasākumu un piedalās, un pēc tam aiziet ar pozitīvām emocijām. Skaistā meža ielokā saulainā dienā Olaines motokrosa trasē norisinājās motokrosa seriāla Superkaus 2016 noslēdzošais posms. Olainē lielais motokross atgriežas pēc vairāku gadu pārtraukuma. Daudziem apmeklētājiem un dalībniekiem Olaines mājīgā trase bija patīkams pārsteigums. Šodien šeit trasē uz Olaini ir atvestas Baltijas mērogā augsta līmeņa sacensības. Varētu teikt tā, ka pēc 30 gadiem atkal uz Olaini ir atvests īsti ritīgs motokross. Ļoti labi, ka daudzos reģionos tiek uzbūvētas jaunas trases. Šī trasa jau ir diezgan veca, salīdzinoši ne veca, bet viņi diezgan sen ir, bet sacensības tādas pirmās lielās šeit notiek. Pirmo reizi esmu šeit, Superkausā. Nebija nekad šeit bijis un ļoti patīkam pārsteigts, ka viss te notiek, ir skatuve, ir ekrāns, ir tūkstošiem cilvēku. Neesmu redzējis iebraucienus, bet es domāju, ka būs ļoti labi. Lieldienas Olaines novadā ir vieni no gaidītākajiem un pasākumiem bagātākajiem svētkiem. Arī šogad lieli un mazi olainieši pulcējās kopā pie Olaines kultūras nama, lai otro lieldienu rītu iesāktu ar dziedāšanu, rotaļās iešanu un šūpošanos. Šodienas pasākumā visjaukākais likās tas, ka mēs visi bijām kopā, bērni, vecāki, vecvecāki, un tieši kopā būšana, saule, prieks un prieks bērnu actiņās. Karsta saule, krāsaini notikumi un pacilāts garstāvoklis. Tā tika aizvadīta Olaines novadas svētki. Meža parks pulcināja apmeklētājus gan no Olaines, gan kaimiņu pilsētām. Katru gadu svētku programma tiek papildināta, taču svarīgi pieturēties pie tradīcijām, kā piemēram diena iesākās ar skriešanas sacensībām Olaines apļi, vēlāk sekoja inline hokejs, kur notika sīva spēkošanās starp komandām. Paralēli spītējot vasaras svelmei tika spēlēts strīdbols. Mierīgākai atpūtai izjādes ar zirgiem. Mērķis ir tā, lai mēs varētu apvienot un izklaidēt un izglītot visus novada iedzīvotājus un arī piesaistīt ne tikai olainiešus un Olaines iedzīvotājus, bet arī piesaistīt tepat blakus esošos Rīgas iedzīvotājus, Jelgavas iedzīvotājus, lai brauc pie mums uz Olaini atpūsties, jo Olainas meža parkā var atpūsties arī ikdienā, ne tikai svētkos. Smaidīgi bērni, vēl smaidīgāki vecāki. Ar šādu noskaņu tika aizvadīti Jaunolaines ģimeņu svētki, kas šogad notika jau 10. reizi pēc kārtas. Mērķis ir tuvināt ģimenes, kā arī atvilkt elpu no ikdienas darbiem un mācībām. Ģimene ir mūsu valsts pamats, ka tas ir mūsu labklājības valsts pamats, un gribētos visiem ģimenēm atgādināt, ka dzīve tomēr ir īsa, un ka jāprot nodzīvot tā dzīve ir skaisti ar bērniem, ar mīlestību, ar labestību un ar savstarpēju sapratni. Bērniem ir, kur sevi izrādīt un pamēģināt, piedalāmies vienmēr visas aktivitātes, mēģinām gan rokdarbiņus, gan pazīmēt, gan padējot, gan padziedāt, tā kā visa programma mums vienmēr pilna. Jau 3. gadu pēc kārtas Olainē aizritējis dzērveņu festivāls, kas raksturīgs vienīgi šai vietai, jo veselīgā oga atrodas pilsētas ģerbonī, kā arī vēsturiski Olaini celta uz Purvāja, kas ir dzērveņu māja vieta. Mēs esam īpaši olainieši ar savām dzērvenēm, un tieši šī ideja, lai tautai pastāstītu, cik dzērvene ir veselīga,
cik tā ir nepieciešama mūsu dzīvē, mūsu organismā, un tāpēc arī mums ir tā dzērvenīte šeit, Olainē. Un šis festivāls ir tāpēc, lai mēs savu pilsētu tieši tā arī aiznestu tautās, lai zinātu, ka Olainē ir tikai Olainē ir dzērveņu festivāls. Iecienīta bija degustācijas telts, kur šefpavārs Raimonds Zomers piedāvāja nogaršot jaunas receptes, taču viens no pasākuma kulminācijas momentiem bija Olainē veltītas dziesmas pirmatskajojums, ko sarakstīja Atis Auzāns ar Ievu Sircovu. Olainē ir manas mājas, no zīmi līdzi pārūnēs. Olainē man labi klājas, esmu laimīgs tev. Olainē zīmi līdzi pārūnēs. Olainē man labi klājas, esmu laimīgs tev. Olaines novads var lepoties ar sabiedriski aktīviem jauniešiem, kuru ir tik daudz, ka pirms 4 gadiem radās ideja rīkot ikgadēju labāko un aktīvāko apbalvošanas ceremoniju, kas neilgi pirms Ziemassvētkiem notiek Olaines kultūras namā. Sākot ar pērno gadu labākos nosaka nu jau 7 kategorijās. Šogad 2. gadu mums ir nominācija jauniešu organizācija, kas pagājušajā gadā bija kā jaunums ieviests. Tas ir, lai arī atbalstītu organizāciju rašanos, un viņu balva arī ir lielāka nekā pārējām nominācijām. Gada jauniešu organizācijas kategorijā šogad laurus plūca Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas dienesta viesnīcas audzēkņu padome. Kategorijā jaunais mākslinieks uzvarēja Viktorija Jansone, balva gada jauniešu balss tika Marikai Brokai-Švārcai, bet par gada jauno sportistu tika nosaukts Artūrs Ausējs. Gada projekta balva pienācās Intai Košanokai, katram pasniedz atzinības rakstus un piemiņas veltes stikla kausus, kā arī dāvanu kartes. Visgrūtāk ir izvēlēties starp sportistiem, jo viņi ir visvairāk. Bet šogad visgrūtāk bija izvēlēties starp projektiem, jo mums bija 2 projekti, abi bija ļoti augstā līmenī realizēti un ar lielu pienesumu, un tas komisijai radīja lielas grūtības izvēlēties, kurš šogad būs gada projekts. 2016. gads Olaines novadam bijis krāsains, produktīvs un daudziem notikumiem bagāts. Šeit nevien tiek saglabātas vecās tradīcijas, bet arī dibinātas jaunas. Jauns gads sācis ritēt, tas ir laiks, kad varam uzstādīt jaunus mērķus un apjaust, ka izdarīt spējam daudz. Olaines novads var lepoties ar panākumiem, darbiem, bet pats galvenais ar talantīgiem, darbīgiem un sirsnīgiem iedzīvotājiem.